Labdien! Mani sauc Sandra Podziņa. Šodien parādīšu jums, kā varam izveidot bezmaksas blogu mājaslapā blogger.com. Priekš tā mums vispirms ir jāpiereģistrē e-pasts Gmailā. Tas ir google.com. Mēs reģistrējam sev e-pastu. Tad, ieejot blogger.com, rakstam e-pastu šeit iekšā un tiekam iekšā pirmajā lapas pusē. Google nesen samainīja drusku dizainu, un tāpēc uzreiz nav tik viegli orientēties, jo pie vecās versijas jau bijām pieraduši. Tagad jaunā drusciņa ir savādāka un drusku ir jāsaprot, kas kur ir un kur jāskatās. Šeit jūs redziet, ka viens bloks man jau ir izveidots. Jums šī pirmā lapa būs drusciņa savādāka. Meklējiet, kur ir rakstīts jauns emuārs. Tā, ja jums parādās kāda cita valoda, šeit ir angļu vai krievu, tad lejā labajā pusītē ir lodziņš, kurā mēs varam valodu samainīt pret sev vēlamo. Tātad spiežam jauns emuārs, un šeit mums ir jāraksta, kāds būs emuāra virsraksts. Tas ir tāds kā sauklis. Adresīt, tā būs, kas būs priekšā redzama no .blogspot.com. Tātad vajag izdomāt tādu, kas atbilst vai nu tam tematam, par kādu jūs plānojat blogā rakstīt, vai arī paši varat izdomāt, kā jums labāk patīk, bet es iesaku veidot īsu, viegli, kuru var atcerēties, jo citreiz ir situācijas, kad vajag savam draugam paziņam pateikt, kur viņš var iepazīties ar informāciju, ko jūs varat pastāstīt, un, ja būs garš nosaukums, cilvēkam vienkārši būs problēmas to uzrakstīt pareizi un atrast jūsu blogu. Tāpēc rakstam īsu un kodolīgi, es rakstīšu tādu. Un jāskatās vienkārši, vai viņa ir pieejama. Redziet, man parādās zils putniņš, ka adrese ir pieejama. Ja jūs liksiet, piemēram, biznes, money vai vēl kaut kas, adrese noteikti tas vārds būs aizņemts, un tad jums vienkārši nelaidīs tālāk. Bet, ja viņš ir brīvs, tātad viss ir kārtībā, varam iet uz tālāko soli un spiežam izveidot emuāru. Ko es vēl jums iesaku? Kad jūs ieiet kādā mājaslapā, kaut ko reģistrēties, pierakstiet vienmēr savus e-pastus, loginus, nikus, paroles, jo gadās dažreiz, ka nevis stāv galvā, un tāpēc vajag kladīt, kurā jūs ierakstiet visus savus vajadzīgos datus, lai nesanāk problēma, ka esat kaut kur piereģistrējušies, bet nezināt, kā iziet ārā no tās mājaslapas, vai vairāk neziniet, kā tikt iekšā. Tātad mums ir emuārs izveidots, un šeit mums parādās sākt ziņu izlikšanu. Spiedīsim un skatīsimies, ko mums piedāvā. Jūs varat droši paspaidīt, paskatīties ko tās podziņas jums piedāvā. Ja nevarēsiet saprast, varēsiet atgriezties. Tātad šeit mēs varam rakstīt jau kādu tekstu, un tas mums parādīsies kā pirmajā lapā. Bet es to pagaidām nevēlos, jo es vispirms gribu izveidot bloga pašu pamatu, lai pēc tam varētu viņu aizpildīt. Bet jūs katreiz, piemēram, rakstot, šeit varat burtiņus gan izcelt, kā parasti tā. Vēl ko es gribu reizes jums parādīt. Citreiz cilvēkiem ir problēmas, viņi nezin, kā var, piemēram, tekstā, tūlītās jums parādīšu. Piemēram, jums ir kāds jau saites, par kuru jūs gribat aprakstīt un gribat, lai cilvēki, piemēram, uz viņa tiek. Un ir citreiz tā, kā ir tekstā, esat manījuši, ka uzspiežot uz kādu vārdiņu, jūs tiekat uz to mājaslapu. Parādīšu, kā tas viss notiek. Paņemsim pa paraugu kādu citu mājaslapu.
Tā, tūlītās man atvērsies vaļā kāda man no lapām. Un, kamēr viņš šeit lēnām lādējās, es ātri parādīšu piemēru uz šīs lapas. Tā, kā mēs darām? Mēs nokopējam augšā mājas lapas nosaukumu, ievelkam viņu zilu, kopēt, ejam atpakaļ uz blogu. Tagad mēs iezīmējam. Redziet, šeit ir rakstīts saite. Spiežam uz saiti un šeit kopējam to tīmekļa adresi, uz kuru mēs gribam, lai cilvēks pēc tam tiek. Varam uzspiest te, lai viņš atverās jaunā logā. Un labi. Redziet, kā ir samainījies tagad vārds. Kad jūs uzspiedīsiet vēlāk uz viņa, tad jūs tiksiet uz to mājaslapu, kuru es šeit ieliku. Labi, pagaidām viņš pastāv. Un liekam, kad jūs esat visu te izpildījuši, ko jūs vēlaties, vēl ziņas virsrakstu, uzrakstīsim pirmā ziņa. Un publicēt. Jā, jūs varat izdarīt arī tā, jo pēc tā mēs droši arī varam dzēst ārā to pirmo ziņu un rakstīt jau normālu ziņu. Jūs vienkārši tagad tiekat šeit te izkārtojumā, kas mums ir svarīgi, ko es jums vēlējos parādīt. Tā. Bet to es jums parādīšu nākošajā filmiņā, lai mums nesanāk pārāk gars. Tagad jums pirmais uzdevums ir piereģistrēties un tikt iekšā līdz šejienai. Pagaidām visu labu!